Ko rādam? Tā ir saļā. Es nezinu, vai es esmu gatavs šiem. Nē, nu nevar būt. Tā ir man, nē. Tā tagad nav man. Vica nost. Nu nē, tā ir īstā, tā nav. Ai. Šis bija interesants piedzīvojums. Tas viss sākās ar to, ka es strojkā pusdienu laikā ieraudzīju šo konkursu. Es domāju, man mašīna ir pārāk prasa priekš šī konkursa, un sākumā nemaz nepievērsu uzmanību. Bet pagāja pāris dienas, un es sapratu, jā, man ir jācenšas, jo es ticu tam, ka, ja es ielikšu visu savu sirdi un dvēseli tajā, nu, ka man ir lēmts uzvarēt, ka nav variantu, ka ir jāuzvar. Tālāk tika tikai 16 visinteresantākie video. Man bija jāuztais perfekts video, jo ar mašīnu vien man nepietiktu. Es ar Ralfu Bārtnieku palīdzību uztaisījām viskvalitatīvāko video, ko tas konkurss bija redzējis. Neviens video nevarēja pienest ūdeni mūsu video. Es tikai prasu 10 štuks, lai uzķīlētu man vāģi. Un mēs tikām top 16. Manuprāt, tieši tā video dēļ mēs tikām tālāk. Tālāk sekoja top 4 atlase. Šie 16 video, kas tika iekšā, tika ielikt mājaslapā. Un publika varēja balsot par video vai mašīnu vai cilvēku, kur viņi vēlās, lai uzvar katru dienu, vienu reizi. Līdz ar to man radās ideja. Man jāveido ir oriģināls un interesants video katru dienu, lai cilvēkiem atgādinātu, lai balso par mani, jo es sapratu, ka ar vienīgu pieteikumu video nepietiks uzvarēt. Tad ir mazliet jāpacenšās. Ko mēs te darām? Tiešām, ko mēs te darām? Tikko izdomājām, Valteris prasīja, kāpēc es nedokumentēšu šo, un es tagad sāku dokumentēt, kā mēs daramies ar šo visu LVB daļu. Ar visādām sarežģītībām, zaudējumiem un stresa pilnu naktīm mēs tikām līdz top 4, un mums tas izdevās. Tagad ir atlicis vieglākais fināls. Žani, LVB, Perfection 86 iepazīstināt ar manu stāstu un pārliecināt, ka es esmu pelnījis tos 10 000 un uzvarēt šitavu konkursu. Nekādi izdomāti video, nekādi teksti izplānoti, tikai vārdi no manas sirds. Mēs esam ciemos pie otrā dalībnieka, otrā finālista Artūra. Es liku visu, kas man bija, es liku visu savu atdevu, es centos, cik vien es varēju, un tad skatīsimies, kā būs. Nu, tagad viss ir likteņa rokās. Organizatori ir iepazinušies ar manu stāstu, ar mani, ar manu mašīnu. Tagad viņi izlēms, kurš ir uzvarētājs un paziņos uzvarētāju livestreamā. Nākamais finālists mums ir Artūrs. No savas puses droši vien var pateikt, kad izcēlās ar savu aktivitāti. Artūru mēs redzējām visvairāk šī konkursa laikā sociālajos tīklos. Varēja redzēt, ka čalim ir mērķis un viņš arī mērķtiecīgi uz to iet. Viss smagais darbs, negulētās nakts ir novedušas līdz šim momentam. Vai mani ieguldījumi atmaksāsies? Ko tu domā? Ķeramies klāt pie galvenā, ķeramies klāt pie lielā finālista. Viņi teiks tagad, kas uzvarēja visu. Tad režisori paziņoja. Ja tu tagad pievienojies, viņi tagad saka, kas uzvarēs. Mēs zinām, ka Artūrs tagad skatās ar watch party. Es domāju, ka viņš tur man pašam Viņš izbauda mirkli. Man interesē redzēt to reakciju. Mums tas izdevās, un tagad mēs varam izbaudīt mūsu smagā darba augļus. Maucam svinēt. Filmēt video. Tu rumkola arī nofilmē. Tas jau, ka tādi cilvēki neredz, ka tu atjauti, tas jau jā.
vienkārši viņš man čomot, saka, bļa, pīzdeic, ne jau pa īstam, bļa, būs tev mēmākais čemers. Čemers! Matīs, paldies tev! Bez tevs nebūtu iespējams. Bez jūs atbalsta. Nu jā, tas viss kopīgs darbs. Nahu, vienkārši. Tāda mērce. Ja domāju, es čems esto paņēmu. Es čist nedomāju. Es savu Valteršanu aizgāju uz treniņu, saka, man liekas, ka nebūs. Viņš tā, bļa, man ritīgi ar maz ticību ir. Paši vainīgi pārējie. Tas, kas izdara vairāk darbu, tas uzvar. Šodien man Aivim jāiedod mašīnu, bet vakar, zings, notika sprausuli izbeidzās. Es izbaudīju savus pēdējos mirkļus ar mašīnu uz pirms 3 nedēļu pauzes. Es braucu ārā krustojumā, es otrajā ātrumā uzspiežu. Es uzietu līdz kaut kur 2,5, kaut kas noraustās, un tad apgriezienu vairs neiet. Vienkārši ķipa pedāls pie grīdas, nekas neiet uz priekšu, neceļās apgriezienu, un es paskatos, balda dūmā ārā nāk pa muguru. Nu, un mūsu velk iekšā. Mēs esam klāt. No. Šau. Vajag stulbi, kā tieši dienu iepriekš kaut kas izbeidzās. Mašīna ir nodota. Es tur baigi kaut kādas krāsas, kaut kādas salona elements un disks bija sagatavojis rādīt. Un tomēr viss ir uz pārsteigumu. Viss būs, viņš teica tagad, ka plēju gaida, ka plēju ir ilgākais, uz ko gaidīt. Sanāk, tad krāsa jau viņam ir izdomāta. Kāda būs krāsa? Čau, ielika jaunu motoru un akumulātoru. Kopā izmaksā 1450. Kā runājām, tad mēs esam gatavi 50% no šī nosekt. Nekas cits jau neatliek, nu. Es nevaru veikt smaidīt, tas kulminācijas brīdis, jo man pēc 43 minūtēm es ieradīšos mašīnas saņemšanas lokācijā. Es nezinu, ko sagaidīt. Man satrauc, ka man reakcija nebūs pietiekami laba viņiem. Viņi jau droši vien gribēs, ka es tur kaut ko sāku lēkāt apkārt, spirināties vai tur emocionāls palikt. Centīšos savu ekstraverto sevi parādīt viņiem. Šām, mašīna izskatās ļoti labi, manuprāt. Un tā kā, ko rādam? Tā ir šajā. Es nezinu, vai es esmu gatavs šiem. Nē, nevar būt. Tā ir nē. Nē, tā ir īstā, tā nav cita. Motors cits. Jā, motors gan ir cits. Kā krāsa? Pavisam interesanti. Tu biji pieminējis, ka tu gribētu to British Racing Green. Tas nav British Racing Green, bet man liekas, kaut kas ir interesanti. Šī ir riktīgi labi. Eic nos. Bišķiņ trīt. Paldies. Paldies. Ņem pa labi. Man jāiet skatīties, kā izstāst tas aparāts. Mārča aparāts. Jāietrenē seilē, labi reakcija. Ko jūs man cik pīsi proba? Bet tu esi gatavs šiem? Es nezinu. Man pilnīgi sirsnīgs ir. Man jau liekas, ka tu redzēji, jo mēs piebraucām, ka tu biji ārā. Tad skatīt. Nopietni, es pat nepani. Ej, tu dirst. Ejam, tuvāk. Ej, tu dirst. Labi. Ko domā? Rītīgi krūti. Tu pāsties uz šitu. Nereāli vienkārši, ne? Iekšā arī kaut kas jauns. Bet šitas arī ir fire. Jā. Šitas ir labi. Ja es domāju, būs tāds rītīgi. Man vislabāk patīk ar jaunu lukturi un viss tas ir shiny tāds, bet krūti. Zini, ko viņš teica? 3 reizes mazāk nobraukums, 140 pakas šiem motoram ir. Tas ir griezts, 100%. Kā griezts? Datoru jau tu griez, ne jau motoru. Pieslēdzies, tu sabūkoši pa visu bagāžnieku ir. Davai. Jā, iegriez bišķi bats. Tas nav maks. Palaiz.
Redz, kas man te ir? Tagad ejam apskati. Tūlīt apskatīsimies, ko viņi man teiks. Cerams, mēs iziesim apskati. Tagad ir ļoti uzmanīgi jābrauc uz šitiem diskiem. Ap leķiniekiem es vienreiz ziemā uzskrēju uz apmalu ar priekšējo. Patīk? Paldies, Dāv, ka palīdzēji. Paldies, ka palīdzēji ar visām filmām. Jā, ar filmēšanām visām. Nu, Matīs, ko tu domā? Pagaidām, viss tā labi. Arī tī patīk. Krāsiņčīgi, ne? Jā, nu riktīgi labi. Bet ļoti labi sajiet kopā diski ar krāsu. Un tas jauncējuši uztais viņu tādu pilnāku. Uzreiz izskatās, ka tur ir daudz vairāk kaut kas. Bet re, kur šitas ir tev, tas ir paldies par atbalstu un balsošanu un visu to. Tas ir mazākais, ko es varēju izdarīt, tāpēc... Jā, salons, tas pats vien ir. Tas pats, kurā mēs jau sēdējām. Šito tu redzēji? Vienkārši bagažnieks vairs neeksistē. Tāpēc ir tagad juma bagažnieks. Man patīk, ka tie lukturi ritīgi dzirdētāt izskatās. Ritīgs retums, kādam ritīgi, ka viņi izstās tik svaigi tie lukturi. Jā. Tie stikliņi ritīgi labi iedod. Lielos vilcienos Matīsam patīk. Jā, ahujeni izstās. Mēs jau esam visi čomi, mēs gribam, lai visiem čomiem labi iet. Tas ir retums, jo ir daudz cilvēku, kuriem, ja nebūs man, tad es negribu, lai nevienam citam ir. Tā tās lietas nenotiek. Nu, tā ir bēdīga dzīve. Tā ir bēdīga, jā. Nu, paldies, Matīs. Ko tu gribi? Man naudu nav. Naudu? Kur dabūji to monsteru? Nopirku, bļē. Tu redzēji man bagažnieku, ka viņš pilns bija monstriem. Es pa brīvdienām vinnēju BMX freestyle, bļē, championship. Es vinnēju, tu izlīmējies. Amatieru, veterānu līga. Kāda tev bija reakcija? Smiekli, pārprieks, es nezinu. Nu, traki bija, jā. To es šeit, tāpēc, ka mums izdevās, 46. ir gatavs, visi super. Pasaka viņiem, kur mēs esam? Tas nav svarīgi. Cik eksotiskā ahujenā vietā saulrieta? Kur tu gribi saulriet, lai romantiski ir? Lai izskatās no malas, ka esam geji, bļeģi? Mēs esam nahuji Rimī parking lotā. Labāk tā nekā kaut kādā saulrietā, kur es domās, ka esam siltais. Bet, ir īpaši tevi. Osmalā vismaz varēja, nevis, bļeģi, rietumcentrā. Es, bļeģi, varēju vēl kārušā iebraukt un pateikt, man lūdzu, kā mašķīni, man... Mums kā? Ei, tīrs. Un ko tu gribi, bļē? Es redzēju to maisiņu dot šurpiņu, bļē. Pagad, ka šito den varbūt vajag pagriezt. Nu labi, tas ir Artūram. Jā, tas nav īstais. Es arī neuzvarēju Latvijas čempionātā, Artūrs uzvarēju. Nu, Karl, tu biji daļa no tā. Es ceru, ka tur ir monstrs iekšā. Tu biji daļa no tā, ka mums izdevās, jo tu palīdzēji filmēt, kaut kādu ideju arī piepildīt palīdzēji. Ļoti labi atceros, ka tu filmēji un kamēr es stāvēju piekabē. Un es vienkārši gribēju pateikt tev paldies par palīdzību. Tu tā, lai tu nesajauc, jā? Uzrakstīji. Nu, tu domā, es 40 krekls vienkārši apskatoties paciņā zini izmērs? Ko monstrs ir? Tu kaut kāds krekls ir, bļē, ko monstrs ir? Bļē, tik nepateicīgs džeks vienkārši. Nē. Wow, monstrs un krekls! Jē, vēl jāpadzēvāt. Viņš jau attaisīt. Silts vēl. Tu rūpējies par manīm. Nu jā, šis arī baigais draugs varbūt nobalsoja 5 reizes. Es nobalsoju viss, allegedly. Man ir vēl tev pārsteigums. Tev jāizkāp ārā. Audi A6? Nebija tu pelnījis viņu. Nebija. Sūds, Porsche labāk. Vai arī tas retro vāģis zilais, kurš bija garažā stāvē. Zilais? Zils zaļš. Tu? Nē. Čoms manēs. Tavs pārsteigums ir bagažniekā, ver vaļā. Tu man sūp dos? Šis ir tavs. Pasties. Džeks jau piesavinājies pa kluso. Šitie divi tavu. Daudz laimes dzimšanas dienā, paldies. Tas jau nav tikai pēc 46, tu jau man palīdzēji šodien un arī vairāk. Ļoti smuks krekls. Tik priecīgs, ka pēkšņi. Ļoti smuks krekls. Man patīk, bet vajag iespīlēt. Nu jā, patīk tev dāvanī mazā.
Stoked. Stoked, bļā. Braucam mājās, ejam dzert Red Bull. Fū. Red Bull sipo mīzeļu un geju. Monsters labāks. Grib mainīties? Es gribu mainīties, mainamies. Es varu piemaksāt bišķīt. Cik? 50 eiro. Jā. Nu, re, kur ir, kā tu domā? Mēmākais aparāts. Jā, man jau tā reakcija tā, bet... Nē, patiesa reakcija. Dienu pret nakti, jā. Kas ir pa diskiem? Ko nereāli kruti? Cik es skatos, tas ir no G sērijas, 3. vai 4. sērija. Tu baigi neko nesaprotu. Nu, ķip jaunie, tas M3, M4, ķip jaunie. Kas šitas ir? Difuzors. Ko tu nozīmē? Nu, viņš ķip aerodinamika, bet šis, man liekas, ir tādam... Izskatam. Šis, man liekas, ir smukumam, tas tāds baigi labi neturās. Nu, labi, es viņam Kas tev iekšā ir izdarīts? Iekšā ir izdarīts, viss stumbrs ir nomainīts. Jā. Šitas ir jauns, aplīmēts. Jā. Un ekrāns. Normāli ekrāns. Jā. Ko tur var filmas skatīties, jā? Varam tev ielikt bagažniekā, ja tu svari 50 kg. Jā. Varētu kādu Līķi, jā. Solonieku ielikt. Nevarētu, bet Līķi, vienīgais, jā. Midžet. Neizauguši cilvēki. Kādu no tām draudzenēm, kurām 14 gadu un zem 47, jā. Zem 47 kg. Zem 47 jau var tur. Nē, 47 jārdara, 50 ir maksimums. Pa guļošiem kā ir braukt. Tā lūpa ilgi nedzīvos. Viņi ir tā apskrāpēti no apakšas. Bet kāds tev tā kā īsais apraksts pa mašīnu tev patīk? Jo šī bija daļa no tevs arī. Tu man palīdzēji ar daudziem tiem video uzfilmēt idejām. Balsoju katru dienu. Jā. Cerams. Es neatceros. Es balsoju katru dienu, jā. Bet man ir prieks, ka mēs redzam rezultātu beidzot pēc ilgas gaidīšanas. Un mašīna ir diena pret nakti, kā viņa bija. Tagad jau daudz tev draugu parādīsies. Viss jau ir beidzies, viss jau sen ir noticis. Vienkārši gribēju tev paprasīt, kā tev, tā kā viss šitas gāja. Kur Alfs uztaisīja to manējo oriģinālo video un vēl beigās uzfilmēja reakciju. Tad pilns aplis pilnīgi izgāja. Gan sākumu, gan beigas. Es nebiju gatavs šitam. Es domāju, man jāuzvēl kepiņš, bet es domāju, gan jau kāds neko nefilmēs. Kāds bija jautājums, ko tu man jautāji? Nē, kā viss tas process tev likās, viss tas LV. Es vispār esmu šokā par visu to, kā tas viss beigās sanāca. Esmu šokā arī par tev, ka tu tik ļoti daudz darba īstenībā ieguldīji. Tā kā tas crazy, cik daudz tu darba ieguldīji tajā visā. Es domāju, ka tu esi noteikti pelnījis to visu. Un man bija prieks redzēt to, ka tu dabūji to tačku. Un jā, rītīgi krūti. Man rītīgs prieks par tev. Man bija prieks, jo tas, kad es arī, interesanti tas, kad es biju sākumā, kad es tev vienkārši uzfilmēju to pieteikšanos tam uzķielē, man vāģi, un pēc tam es uzfilmēju to final movie. Jā. Tas ir tik krūti. Kāds pašam sajūts? Cik tev jau nedēļa, 2 ir? Nē, viss jau super. Viss ir ļoti labi. Nav nekāda sūdzība, patīk mašīna. Nav problēma. Paldies, ka tu man viņu dabūji. Jo tas video, ja nebūtu tas video sākumā, vispār nebūtu jau pat ticis iekšā. Tad jau tad... Jā, tas bija tāds perfekts pieteikums. Viss ir izdarīts tā, kā bija jāizdara, lai dabūtu to mašīnu. Jā, tieši tā. Un kā tev pašu mašīnu patīk? Krūti, nereāli krūti. Tā kā es redzēju, man pietika tīri tikai to, ka to riteni uzlikt, un tur vēl tā, kā viņi sauc, kaste. Jā. Uz jumta es ieraudzīju to, un es domāju, un es vēl tos diskus redzēju, es redzēju pirms Artūra to mašīnu, jo man parādīja bildi, un es redzēju tos diskus. Es redzēju to riteņu pieliekumu un to kasti, un es domāju, tik skaisti. Es zināju, kā Arčim patiks. Jā, paldies tev. Lūdzu, vairs tev netraucēšu svētdienas vakarā. Mazliet vienkārši paldies pateikt. Zin kā... Monsterīts. Es mīlu monsterītu. Paldies tev. Viss super, dai. Viss ir noslēdzies. Beidzot laiks apsēsties un apdomāties par visu notikušo. Bija stresains viss šis pasākums. Man ļoti patīk vispār tas. Mēs tikām iekšā top 16, kas bija ļoti liels prieks, un es biju tādā šokā, redzot visu to atbalstu no saviem tuvajiem. Ne tikai no saviem ģimenes locekļiem, mans ops riktīgi aizgāja azartā. Arī no ģimenes, es teiktu, no Reivtīm, Agras Klēps, Evika Klēpa, Valters, Valters tā mazāk, bet visiem paldies viņiem, jo viņi lika visiem saviem kolēģiem, draugiem, māsām, brāļiem, omiem, opiem, visiem balsot
Un es vienkārši biju šokā, ka ir tāds atbalsts no saviem tuvajiem, jo es nebiju nekad izjūts tādu mēru atbalstu. Un tad ļoti sirds sildoši tas bija. Un kā nu var aizmirst par tevi? Bez tevis tas vispār nebūtu iespējams. Paldies tev, ka tu balsoji. Es ceru, ka jums patīk viss šitas, ka jūs vēl bijāt daļa no viss šitā. Un es mūžam būšu pateicīgs par to. Bet skatoties arī no citas puses, šitas ir arī mazliet kā piemērs, ka smags darbs atmaksājās. Mašīna man kopumā ļoti patīk, neskatoties uz uz visādiem tur sīkumiem. Es esmu uzņēmis jaunas zināšanas, es esmu attīstījis jau esošas zināšanas. Vienkārši sakot, esmu iegūst daudz vairāk nekā mašīnas tuningu. Bet mans lāsts ir tas, kad es nekad neesmu apmierināts. Jā, ir forši, es uzvarēju šito mašīnu un tuningu, bet es jau tai pašā dienā uzreiz skatos uz nākamo mērķi. Līdz ar to tas prieks tiek atņemts no manis un es pats atņemu to prieku no sevis. Un man ar to ir jāsadzīvo un jāiet uz nākamo mērķi. Paldies tev, ka tu biji līdzi šajā visā. Es ceru, ka tev patīk video šitas, es ceru, ka tev patīk mašīna. Brauc uz saviem nākamajiem mērķiem, tiekamies nākamajā.